Mums visiem sākas attiecību pārvērtēšanas un harmonizēšanas laiks. 21. oktobrī ir jaunmēnesis svaros, bet svaru balansējošā enerģija būs ar tādu emocionāli intensīvu pieskaņu, jo 23. oktobrī Saule pāriet Skorpionā, un tas būtiski mainīs enerģijas. Tad kādas programmas un uzdevumi šis jaunais mēnesis mums uzliek? Tā kā tas ir svaros, priekšplānā mums izvirzīsies attiecību tēma. Svari vienmēr ir par līdzsvaru, balansu, es un citi. Un svari aicina mūs meklēt harmoniju un kompromisus. Tāpēc jaunais mēnesis, 21. oktobrī, mums atvēr jaunu ciklu, kas saistīts ar attiecībām. Gan ar mūsu partneriem, ar sadarbības partneriem, biznesa, garīgajām attiecībām ar sevi. Un turpmākās 4 nedēļās var arī atnest kaut kādas jaunas sadarbības vai romantiskas attiecības. Vēl būs energoapmaiņa aktuāla, kur mēs pārāk daudz atdodam un kur mēs savukārt nepietiekami atdodam. Mums būs situācijas, kurās parādīsies, kur ir izjaukt šis te ņemu un saņemu. Un būs iespēja šo visu izlīdzināt, it īpaši vēl tāpēc, ka Venēra arī atrodas svaros. Tāpēc tuvākajā laikā daudzi jutīs vēlmi pēc skaistuma sev apkārt, gan attiecībās, gan savā vidē. Un šis jaunais mēnesis pastiprinās vēlmi sakārtot lietas, izlīdzināt konfliktus un vispār ieviest dzīvē vairāk skaistuma. Bet, kā vienmēr, atcerieties man pēdējo video, kurā stāstīju par melno mēnesi Lilitu, ka tagad ir 2 nedēļas ar viņas spēcīgo ietekmi, ka viņi var izprovocēt kaut kādas mūsu negatīvās izpausmes. Turklāt vēl Plutons šajā jaunajā mēnesī izpaužas ļoti spēcīgi un būs saspringtā aspektā. Un gan Plutons, gan Skorpions nes transformācijas. Tāpēc mums ir jābūt gataviem tam, ka notiks visa veida attiecību tīrīšana. Un tur, kur viss jau ir sabrucis, vai tur neko nevar, vai pat nevajag uzlabot, tur būs šķiršanās. Un tādi posmi ir vajadzīgi, lai tas, kur nav perspektīva, tas viss aiziet, izzūd, un lai atbrīvojas vieta jaunajam. Un, ja kādu laiku jūs neesat veikuši dziļu sevi, savas telpas, savu attiecību tīrīšanu, tad tagad ir īstais laiks. Un tuvākajās dienās būtu arī baigi labi patīrīt savu vidi, izdzēst telefonā, datorā kaut kādu nevajadzīgu informāciju, it īpaši izdzēst visus kontaktus, kas vairs nav aktuāli. Un arī jaunā mēneša laikā, kā parasti, var rakstīt nodomus un šoreiz saistībā ar attiecību dziedināšanu, uzlabošanu, par spēju piedot, pieņemt, palaist. Un līdz pilnmēnesim, 5. novembrī, ir augošs mēnesis, kad ir labi uzsākt kaut ko jaunu, slēgt līgumus, startēt projektus. Un par pilnmēnesi un vispār novembri kopumā būs atsevišķi video. Tad, lai visiem harmonisks jaunmēnesis laiks un lai izdodas atrast saticību un pieņemšanu gan attiecībās ar sevi, gan ar citiem.